kas notiek Saeimā. Saeimas deputāti domā, ka degvielas cenām ir jāsamazinās šobrīd. Jā. Diemžēl, nē. Lemj, ka runās, risinās, domās, ja? Bet tās cenas jau šodien kāp. Siliņa saka, ka mums viss ir labi. Tāda sēta, ka premjera dzīvo tādā pilnīgā kokonā, burbulī. Jā. Un šobrīd šajā te enerģētikas krīzes jautājumā ir arī ļoti būtisks lēmuma projekts par enerģijas krīzes seku mazināšanu, likvidēšanu un par degvielas cenu samazināšanu, kas ir ļoti būtisks, ja, ko iesniedz Latvija pirmā vietā. Un kā tas šobrīd notiek šeit, to mēs tūlīt redzēsim. Pajautāsim tiem, kas piedalās Saeimas sēdēs vistiešākā veidā. Un arī Evikas Siliņas uzruna bija šodien. Un vēl daži citi jautājumi. Ja. Tā kā tiešām interesanti sēde un ļoti būtiski. Ramona, saki lūdzu, kas šodien Saeimas sēdē notika? Kā ir ar otrā pensiju līmeņa atdošanu tautai? Kā ir ar enerģētikas krīzes risināšanu, degvielu cenu pazemināšanu? Kas šobrīd bija? Jā, mēs šodien atkal bijām iesnieguši likuma projekta grozījumus, atļaut izņemt otro pensijas līmeni tiem cilvēkiem, kam tas ir nepieciešams veselībai, hipotekārā kredīta dzēšanai vai vienīgā mājokļa iegādai. Jo pretējā gadījumā, kam cilvēkam, ka viņam otrajā līmenī ir nauda, ja viņš nenodzīvos līdz pensijas vecumam, ja viņam ir nepieciešams operācija vai lai viņš pa maksu piekļūtu izmeklējumiem, viņš nevar gaidīt, viņam nav laika, lai gaidītu 3 gadus rindā, viņam vajag to šodien, lai neiedzīvotos invaliditātē un glābtu savu dzīvību, bet nobalsoja pret, pat neiekļaujot dienas kārtībā. Bet zini, kā tur ir, ja cilvēks nenodzīvo līdz pensijas vecumam, tas viss viņu uzkrājums principā paliek valstī. Tas ir pretautisks, patiesībā pretautisks gājieni, slēpt galvu smiltīs, ja, un tēlot, ka nekas nenotiek, tādi ļoti, tiešām gan nevalstiski, gan pretautiski. Jo katru gadu vairāk kā 3000 cilvēku nomirst, nesasniedzot pensijas vecumu, ja. Līdz ar to, jā, mēs varētu glābt kādus no tiem, tiešām noteikti būtu izglābti, ja viņiem būtu nauda, viņi varētu ieguldīt. Tāpat tās hipotekārā kredīta dzēšanai. Viņi šodien maksā tos procentus daudz lielākus nekā viņiem uzkrājās otrajā pensiju līmenī vai tiek indeksēts pirmais līmenis. Cilvēki viņi varētu iegādāties vienīgo mājokli, vismaz pielikt klāt, vai tā būtu pirmā iemaksa. Ja? Nevis maksāt par īri. Kaut vai pieņemams reģionā, minimāli kaut vai tie būtu 200 eiro mēnesī. Viņam būtu savs mājoklis, kur vērtība pieaugtu. Protams, viņš pats varētu rīkoties savu naudu pēc saviem ieskatiem, un galu galā tā taču kaimiņu valstīs ir. Igaunijā var izņemt, Lietuva arī. Igaunijā ļauj visiem izņemt. Mēs arī pagājušā nedēļa sniedzam lēmumu projektu atļaut visiem izņemt, rīkoties pēc saviem ieskatiem. To noraidīja. Tagad sašaurinājām, arī to neatbalsta. Kas ir pret šim te? Principā, ne tikai visa koalīcija, bet arī opozīcijas partijas. Tā saucama opozīcija, kas patiesībā agrāk bija valdībā kopā ar Jā, un tā kā tas pilnībā nav izskaidrojams. Un kā ar būtisko jautājumu? Degvielas cenas ir ļoti pieaugušas, un taču jārīkojas ir steidzīgi, lai tās samazinātu, un to var izdarīt. Kā ar to rosinājumu un lēmumu? Valdība to, ko dara, viņi lemj, ka runās, risinās, domās, bet tās cenas jau šodien kāp, jo tuvajos austrumos notiek karš, naftas produktu piegādes ir traucēts, līdz ar to arī tirgi, biržas uz to strauji reaģē, un par to visu maksā cilvēks. Citas valsts, jau kā piemēram Horvātija un Ungārija, ir notiekuši cenu griestus. Vācija laiž apgrozībā rezerves. Mēs domājam, mēs gaidām tā kā ziemā, tā nevajag šķurēt sniegu, jo nāks jau pavasars un nokusīs. Ja? Tad gaidīsim, kad karš beigsies. Tas ir ļoti bīstami, dīzeļdegvielas cenas ļoti dārgas. Tagad sāksies viss sējas darbi, viss pārējais, ja cilvēkiem vajag normalizēt cenas. Un bija pret, atkal bija pret kaut kā. Bija pret vispār iekļaut darba kārtībā. Un tas jau skar ne jau tikai tos cilvēkus, kuri uzpilda degvielu savā mašīnas bākā. Tas ir transporta sadārdzinājums, loģistikas sadārdzinājums. Līdz ar to aug cena pārtikas produktiem, precēm, pakalpojumiem. Tas ir tāds kā sniega bumbas efekts. Samazinās maksātspēju tautā. Bet valstīs, saprot, ir atkal izdevīgi. Jo lielāka cena, jo lielāks PVN ienāk kasē. Un tāpēc jau nav izdevīgi mazināt cenu, jo līdz ar to valsts
iekasēs mazāk. Tā ir tūredzīga domāšana, jo patiesībā skatoties uz to tiešām, kas tagad ir paredzēts visu šī sezona lauksaimniekiem, visiem pārējiem, taču būtu daudz svarīgāk samazināt cenas, lai pēc tam šie ienākumi būtu daudz lielāki un visiem būtu labāk. Bet šeit patiesībā tiek šauts paši savā kājā, viņš šauj vienkārši šādā veidā noraidot ļoti būtiskas iniciatīvas. Mēs rosinājam samazināt akcijas nodokli, ko var darīt, samazināt pievienotās vērtības nodokli, vai arī rezerves laist apgrozībā, lai noturētu zemu cenu. Te ir jābūt tūlītēji rīcībai. Mēs te domāsim, plānosim kaut kad, iesim par riņķi un runāsim. Ar to runāšanu vien nekas nemainās. Vajag steidzam rīcību rīt uz pusdienas laiku jau vēlākais. Tieši tā, un šā brīža Saeima, diemžēl parlamentārā matemātika ļoti daudz ko nosaka. Un šā brīža Saeimas vairākums ir tāds, kuru rudenī nevajadzētu nekādā gadījumā pārvēlēt. Un beidzot būtu jāuzvar tiešām spēkiem, kas tiešām rūpējas par tautas interesēm. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Linda, tu kā frakcijas vadītāja, kā Latvija pirmā vietā frakcijas vadītāja, saki lūdzu, kā tev šķita šīs dienas ministra prezidents Evikas Siliņas uzruna Saeimā? Vāja un ļoti romantiska. Un ir tāda sajūta, ka premjera dzīvo tādā pilnīgā kokonā, burbulī, sauc to kā gribi, un īsti no mūsu valdības vadītāja nejūt. Sazemējuma realitāte. Jā, sazemējuma realitāte ir tāds, ka viņi dzīvo citā. Un arī ar to enerģētiskas krīzes risinājumu, ar degvielas cenu pazeminājumu. Kas šodien notika? Latvija pirmā vietā iesniedza Saeimas lēmumu, ka tas ir jārīkojas nekavējoties, lai tiešām normalizētu šīs cenas, lai tiešām cilvēki varētu pēkšņi nebūt šoka stāvoklī, kā šobrīd ir. Jā, un viens no koalīcijas ZZS deputātiem, Harijs Rokpelns, uzkāpa tribīnes un teica, ka valdība pati atradīs labāko risinājumu un iespējams ātrāk nekā kas. Tas jau skaidrs. Tā ir tāda retorika, kāpēc mēs balsojam pret, ko valdība un cik ātrā tempā izdarīs. Mēs varam vērot tikai publiskā telpā. Būs vai nebūs, tad tas ir jājautā viņiem. Jā. Kaut gan, saprot, tāda Saeimas lēmuma, tas ir vienkārši attieksmes paušana. Tas, kā saka, attieksmes paušana, valdībai Saeima dod skaidru uzdevumu, kas jums ir jādara. Protams. Saeimas deputāti domā, ka degvielas cenām ir jāsamazinās šobrīd. Jā. Diemžēl, nē. Diemžēl šobrīd ir tiešām tāds sajūta, ka ir pretautiska koalīcija. Tā tas izskatās jau šobrīd. Neieinteresēta tautas interesēs. Nav, vispār nav tā sazobe, un arī varētu strādāt kopā, risināt jautājumus kopā, bet absolūti pilnīgi tur ir jo kaut kā tad vienotība vispār ir tādā savā nometnē dzīvo, savā pasaulē. Cerams, ka tikai līdz vēlēšanām. Un cerams, ka rudenī tas mainīsies ļoti būtiski uz labo pusi. Jā. Kā tu, Ilze, vērtē šodien Evikas Siliņas runu Saeimā? Evikas Siliņas runa vairāk balstījās uz tādu kā politisku brošūru. Mēs darām, mēs patīkam ārzemju partneriem, mums ir lieliski rezultāti, mums viss notiek. Jā, mums ir tur tādas kļūdas, bet viņas ir tik nenozīmīgas. Bet, ja patiesībā iedziļinās likumā vai šajā ziņojumā, tas pat nav likums, mēs redzam ļoti lielu pretrunu. Kaut arī valdība apgalvo, ka viņa ir visu darījusi ģimenei, ģimenes labā, mēs redzam, ka dzimstības rādītāji krītās. Un viņa nevis viens tur par kaut kādiem, teiksim, dažiem desmitiem bērnu, Latvijā attiecībā jau pret iepriekšējo gadu mēs esam vairāk nekā 1500 bērnu mazāks priekš Latvijas. Tā ir katastrofa. Siliņa min to, ka tūlītās reformēs visas skolas un Latvijā būs kvalitatīva izglītība. Valsts kontrole turpretīm ziņo, ka šobrīd jau pie esošās sistēmas, kad nav samazināts pat skolu skaits, izglītības kvalitāte ir zema. Vakardien revīzijas komisijā ziņoja, ka Lietuva un Igaunija mums ir priekšā gan transporta pārvadājumos, gan turismā. Siliņa saka, ka mums viss ir labi. Realitāte ir cita. Jā, un šobrīd man ir jautājums, kura dati ir nepatiesi? Valsts kontroles vai mūsu ministru prezidentes? Un šī te pretruna, kura īstenībā parādās, ka fasādi jau var uztaisīt ļoti skaistu, bet ja saturs
ir satrūdējis, tad sienas drīz plīsīs. Un tieši šādi varētu raksturot šo ziņojumu. Vārdi skaisti, viņi varbūt patīk ārzemju partneriem, bet ar ģimenes acīm, ar Latvijas cilvēka acīm, izskats ir pilnīgi savādāks. Vārdi bez seguma. Vārdiem, kuriem nav seguma. Tāda ir situācija pašlaik Saeimā. Jūs labi redzat, patiesībā, kas darbojas tiešām tautas interesēs, dara visu, kas spēkos, lai tiešām uzlabotu situāciju, un kas to taranē. Tā kā sekojiet līdzi, darbojamies, rakstiet komentārus, vērtējiet, izsakiet piezīmes, dalieties šo informāciju. Esam kopā. Mana pieredze ar latviešu filmu veidotājiem ir tāda, ka viņi ir viena no labākajiem cilvēkiem, ar kuriem man ir bijusi iespēja sadarboties globāli. Diemžēl pasaule to neredz.